Nu ko, labdien! Šodien mūsu saruna būs par trešās paaudzes universitāti. Un visos mūsu raidierakstos mēs esam runājuši par Latviju, kā mums vajadzētu darīt, kas mums pietrūkst, ko mēs gribētu, kā mēs gribētu attīstīt šo universitāšu tīklu. Bet šoreiz mēs skatīsim pieredzi starptautiskā līmenī, kāda ir pasaules un vairāk Eiropas pieredze trešās paaudzes universitāšu tīkla attīstībā. Un tieši tāpēc šodien man ir 3 brīnišķīgi sarunu biedri. Iveta Cīrule no Portugāles mums atveda senioru universitātes konceptu. Labdien! Guntis Graudiņš Petersons, Ķēpenes senioru skolas vadītājs un arī dibinātājs, un ir zinošs par Baltijas senioru universitāšu tīklu un pieredzēm. Labdien! Labdien! Jā, un Ināra Kučuka pārstāv vecmāmiņas.lv, par to mums noteikti arī ceram uzzināt vairāk. Un arī ir šī te Portugāles pieredze, kas arī droši vien ir likumsakarīgi, jo tur tiešām viss notiek ļoti aktīvi, kā mēs jau noskaidrojām dažos citos mūsu raidierakstos. Jā, un mūsu šīs dienas sarunas mērķis ir iepazīt starptautisko pieredzi un iedvesmoties no tiem labās prakses piemēriem, ko tad mēs varētu Latvijā arī pārņemt. Un tad ievada jautājums man jums būs, par kurās tad valstīs trešās paaudzes universitāšu tradīcija ir senākā un kā tā ir attīstījusies līdz mūsdienām un kas ir tas labais, ko mēs Latvijā varētu pārņemt. Varbūt es šeit iesākšu, jo šī joma man interesē jau kādu laiku, jau vairāk kā pēdējos 5 gadus. Tātad par trešās paaudzes universitātēm mēs Eiropā runājam kopš 1973. gada. Francija, Tulūza, Pjērs Velles, kurš toreiz sāka piedāvāt tiem, kuri dodas varbūt pātrinātā pensijā vai vispār pensionēs, tā kā paplašinot iespēju nākt un mācīties uz augstskolu. Tāpēc mēs to saucam par franču modeli. Piemēram, ja mums Rīgas Tehniskā universitāte, es ļoti ceru, ka viņi ies šo ceļu, atvērs iespēju arī gados vecākiem iedzīvotājiem mācīties, tad tas būs tā saucamais Francijas modelis. Bet tad uzradās sekotāji pasaulē, kas teica, tev nav jābūt augstskolai, ik viens biedrība, pašvaldība, uzņēmums, nevalstiskā organizācija, kas ir tā pati biedrība, vietējā kopiena, var attīstīt savu senioru skolu, senioru universitāti, un to sauc par tā saucamo nedaudz brīvāko, bet angļu modeli. Tas ir tāds vēsturiski. Un kolēģi padalīsies ar pieredzēm, ko mēs esam redzējuši arī projektā, jo mēs paskatījāmies pieredzi Portugālē, pieredzi Igaunijā, Lietuvā un Polijā. Katrs tad padalīsies ar to, kā ir bijis, bet viennozīmīgi pasauli šo fenomenu pazīst jau gandrīz 52 gadus. Un Latvijā mēs par to runājam kopš 2015. gada. Tātjana Zamatova, Krāslavas senioru skola. Un Latvijas situācijā, es tagad domāju, ja man piedāvā iet uz biedrību mācīties vai uz universitāti, tad man liekas, universitāte izklausās tā, gudrāk vismaz. Jā, varbūt arī tā, paskaidrojot to ideju, nosaukums starptautiski ir trešās paaudzes universitātes. Bet mums Latvijā šis fenomens tagad attīstās caur jēdzienu senioru skolas, jo, lai mēs atbilstu starptautiskam standartam trešās paaudzes universitātes, mums ir jābūt daudz disciplinārai apmācībai, tur ir jābūt gan valodām, digitālām prasmēm, veselīgam, aktīvam dzīvesveidam, vēsturē, tātad savu veidu kā universitāte fakultātēs. Un katra valsts starptautiski nosaka, kas kvalificējās standartam trešās paaudzes universitāte. Mums Latvijā nav šī ietvara, kas kvalificējas, bet skatoties uz Portugāli un arī uz Spāniju, kolēģi varbūt pastāstīs, kas kvalificējas Igaunijā, Lietuvā un Polijā, bet skatoties uz Portugālu un Spāniju, tur ir noteikts, ka ir jāmāca šie 4 bloki. Valodas, vēsture, kultūra, digitālās prasmes, veselīgs, aktīvs dzīvesveids un personības izaugsme. Un tas ir valstiski noteikti? Jā, valstiski ir šīs tāds koncepts saucamais, kas ir trešās paaudzes universitāte.
Varbūt Labi, dosimies pie mūsu kaimiņu zemēm, Lietuva, Igaunija. Kā tad mūsu brāļu tautām iet ar senioru universitāti? Brāļu tautā Igaunijā, kur es pats pabiju, tur ir ļoti brīnišķīgi viss. Turpat šī te sistēma darbojas tā kā jau no 14. gada, un viņa ir nostiprināta mūža izglītības likumā, kas mums ir arī vēl priekšā. Teiksim, ko mēs gribam panākt, lai tas būtu nostiprināts arī normatīvos aktos Latvijā. Un viņi Igaunijā visi tiek reģistrēti kā Tartu universitātes studenti. Viss pasākums notiek šī izglītošanās caur Tartu universitāti. Tur seniori tāpat kā studenti rudenī online reģistrējas kā students. Protams, kurš vēlās mācīties, viņš reģistrējas kā students, un tad rudenī sākās viss mācību cikls tāpat kā jebkuram citam studentam, un viņš mācās līdz pavasarim. Pavasarī ir izlaidumi, ir izsniedz certifikātu, ka viņš ir pabeidzis šo te kursu, un Tātad šīs zināšanas tiek arī teikt, validētas ar to, kad ir saņemti dokumentu par to, ka ir apgūti tur konkrēti priekšmeti tik un tik stundu garumā. Jā. Un finansējums tur tiek paredzēts un iekļauts ikgadējā Igaunijas budžetā, un senioru organizācijām to saņemt ir viegli. Jāveic tikai apmeklētāju reģistrācija, un fotofiksācija, un nekādas citas atskaites nav jāiesniedz vairāk. Tas vienkārši mani pārsteidza. Jā. Zinot to, kā notiek pie mums Latvijā, ka tur ir daudz smalkāk, daudz birokrātiskāk šis process notiek. Tur mēs esam eksperti. Jā, tur mēs esam eksperti. Un arī es ceru, ka arī, teiksim, skrienot jau visiem notikumiem pa priekšu, strādājot darba grupā kopā ar visām ministrijām, ka mēs panāksim arī šo, lai šis process tiktu maksimāli vienkāršots, lai nevajag rakstīt tur, atskaites, kuras pēc iespēja, kādam ir pēc tam iespējas labot un koriģēt un norādīt pirkstu, tu ne tā izdarīji, un komatiņu ne tur ieliki. Nepareizā veidlapa. Jā. Tieši tā. Guntis nedaudz aizskārt to finansējumu plūsmu. Es tikai pateikšu, mēs tur nebijām projekta ietvaros, bet Slovākijā un Čehijā ir arī ļoti interesants valstisks modelis. Valsts paredz, jeb ir uztaisījusi finansējumu modeli, kas sauc nauda seko studentam. Ik viens augstskola, uzņēmums, biedrība, pašvaldība var izsludināt, ka viņi uzņem šogad mācīties studentus. Un, piemēram, ja pie manis atnāks mācīties 20, man ir valstiski fiksēta samaksa par vienu studentu, par vienu apmācāmo. Un kvalitāte ir tā, kas parāda pēc tam mācību gada beigās, vai es nākamgad atkal uzņemšu, piemēram, visi grib ķeipens senioru skolā, visi grib vecmāmiņas LV senioru skolā. Kāpēc? Jo pie viņām ir kvalitatīvi, nauda seko studentam. Tas ir ļoti interesants modelis, kā notiek Slovākijā un Čehijā. Un gan augstskolas, gan biedrības sitas savā starpā par kvalitāti, un tā ir vienkārši super laba lieta. Tas ir veids, kā radīt arī konkurenci un paaugstināt kvalitāti, pacelt to lati. Ļoti jauki. Labi, tad pie Ināras tagad, jo man interesē, kas ir vecmāmiņas LV un kāda ir jūsu tā starptautiskā pieredze saistībā ar senioru skoliņām? Jā, mēs esam pavisam neliela biedrība, kaut gan jau 14 gadus, pat nosvinējām 14. dzimšanas dienu, un kaut kā visus šos gadus mēs vairāk esam akcentējuši tieši izglītošanos. Pašas vecmāmiņas, tātad ne tikai auklē mazbērnus un tā, bet esam rakstījuši projekts Erasmus+, Nord+, un tā, braukuši uz dažādām, teiksim, Eiropas Savienības valstīm un mācījušies, stiprinājuši arī angļu valodas zināšanas un tā. Un, ja runāt par 3. paaudzes universitāti, tad pats sākums bija
arī es teikšu kaut kur 2015. gads, kad mēs pilnīgi citā sakarā bijām Nordplus projektā Lietuvā uz Alitis pilsētiņu nelielu. Un tur es redzu, trešās paudzes universitāte. Un tas viņiem ir tāds pats par sevi saprotams, kāpēc gan ne, un tur notiek lekcijas un pašvaldības atbalsts, un visi tik laimīgi, visi tik apmierināti. Un tad jau es tā liku aiz auss, es domāju, šito mums arī vajadzētu. Jo es pat arī esmu izglītības darbinieks, kādreiz skolu vadījusi un organizējusi, un tas organizatoriskais darbs man tā kā nebaida. Un tā. Nu, un tad arī pavisam atkal vienā citā projektā mēs bijām Slovēnijā, un tur aizejam uz augstskolu. Tur pats rektors mūsu uzrunā kā brīvprātīgā darba veicējs mēs toreiz, ja. Un tad es sajūtos tik labi, es jūtos, tā kā students jau tad, kā tie cilvēki tiek lutināti un tā. Tad nākamais, kur vēl mēs, Kaunijā, piemēram, Kaunijā es arī biju tikos ar 3. paudzes universitātes vadītāju. Tur vispār tur ir 100, 600, 700, tāda interese visiem un visi tik apmierināti. Un tad tiešām mani saklausīja, un es saklausīju Ivetu Cīruli, un kad arī Latvijā tas viss notiek, es nav ko 2 reizes riteni izdomāt. Un tad es vērsos pie Tehniskās universitātes, jo mūs tā kā interesē vairāk tas modelis, kur mēs mācamies, studējam kaut vai reizi nedēļā sākt, tur. Šobrīd ir doma, ka tās ir trešdienas un mācāmies vienu mēnesi vienu tēmu, nākamā mēnesī nākamo tēmu, ir teorija, ir prakse. Tāds apmēram mums tas modelis, un paldies asociācijai, kas mūs arī sadzirdēja, ieraudzīja mūsu centienus, un tā kā mēs šī ziņā esam tādi pavisam maziņi iesācēji. Tā ir pionieri, jo vecmāmiņa LV modelis ir tā saucamais Frāņķu modelis, tomēr klasiski augstskola, bet tad jūs arī trešdienās tagad sāksiet no rudens. Jā. Bet šis arī, man liekas, sasaucas ar to, ka mēs jau parasti arī, piemēram, man liekas, senioram būtu grūti iekļauties tādā formalizētā izglītības procesā, kur, piemēram, ir pilns ar jauniešiem, un tagad senioram pēkšņi vajadzētu iet mācīties. Man liekas, ka ir forši, kad ir tā kā izglītības programmas savējiem, kur mēs jūtamies arī starp saviem vienaudžiem. Nevienmēr, bet gandrīz, jā. Tas arī svarīgs moments. Jā, man kursabiedrs pavisam nesen salidojumā stāstīja, es gribēju savos gados Tehniskā universitātē apgūt tur inženierzinātni, kaut ko viņam tur darbam būtu labi, ja tā būtu. Es nespēju tikt līdz tiem jaunajiem, es slikti jutos, es pirmos 2 kursus tur kaut kā nomocīju, bet nē, man jāiztiek tā kā ir, priekš mana vecuma tas nedara. Un tāpēc es domāju, tiešām, un vecmāmiņas pilnīgi jautā, kad būs, un mēs arī vēlreiz esam uzrakstījuši projektu apkaimiem, tepat es ļoti ceru, ka pašvaldība atbalstīs mums arī finansiāli, protams, finanses arī vajadzīgs, bet ir arī paredzēts, ka brīvprātīgi būs mūsu pasniedzēji arī no mūsu vidus, ir 2 profesoris, tur ekonomika zinātņu un tā kā medicīnas un tā kā spēki. Es saprotu, ka pie jums var pieteikties tieši saistē kursiem, ja tas ir klātienes mācības. Var pieteikt, noteikti būs klātienes mācības, bet pieteikties var mājaslapā, vecmāmiņas.lv. Kopumā vispār mēs esam šobrīd vēl tāda kā slēgta biedrība. Mēs tā izskatām, kurus uzņemt, kurus ne. Tā kā būs varbūt iesākumā neliela grupiņa, bet arī, teiksim, gan Kaunijā, gan tur, kur es biju Ljubļanā un Alitis, visur tur ir tas sākums bijis ar 5, 6 cilvēkiem galvenais vajag to sniega bumbas efekts jāizveido, kad sāk vēlties visu. Tas arī man tā stiprina, man labi, bet kaut gan mums nemaz nav 5, 6, mums ir kaut kur 20 tagad tādi, kas konkrēti gribētāji ir, Tā kā, ļoti ceru, ka izdosies. Jā. Labi, tagad mēs mazliet pašķirtināsim tās atšķirības starp Latviju un ārzemēm. Kas ir tas, kas mums ir līdz šim attīstījies senioru skolu jomā, un kādas ir tās atšķirības starp Lietuvu, starp Igauniju, starp Portugālu, Spāniju? Es saprotu, ka tur dažas valstis jau ir gaismas gadu attālumā priekšā, mums ir jāsarauj, bet kas ir tas, kas varbūt viņiem ir, kas ir tā labā praksa, ko mēs varētu pārņemt, un kas varbūt ir mūsu labā praksa, kas mums labi strādā? Par Igauniju es varu pateikt pavisam īsi un kodolīgi. Teiksim, Igaunijā ir tā, ja vēlies mācīties nākamā mācību gadā, senioriem, teiksim, attiecīgi biedrība, koordinatoram iesniedz
visu informāciju, ko viņi vēlas mācīties šī mācību gadā. Un viņi iedod šo sarakstu, iesniedz valsts koordinātorai, kura būs arī lielajā senioru pasākumā Kultīgā. 17. septembrī. 17. septembrī viņa arī ieradīsies no Igaunijas. Un tā kundze ir tieši tas cilvēks, kas savāc informāciju no visām senioru skolām un iesniedz valstī. Kāda senioru skola ko grib mācīties un cik tas maksā. Un tas viss tika iekļauts valsts budžetā, un nevajag skaidrot, kāpēc es gribu dzirdēt to vai šo vai šito. Teiksim, projektos, kas jāiesniedz Sabiedrības integrācijas fondam, jāskaidro, kāpēc tu gribi dzirdēt tieši šo lektoru, ko tu iegūsi no tā, un ko sabiedrība iegūs no tā. Iegūs no tā, un man tas viss ir jāskaidro. Bet tas ir taču pašsaprotami, ka, kāpēc tas ir vajadzīgs, kāpēc tas vēl būtu jāskaidro cilvēkam, kurš pats tā vai tā to saprot jau. Jā, un te ir tā birokrātija. Jā, tur ir kāds, kas vērtē projektus, tur ir atlases komisijas un vēl viena komisija. Tieši tā. Jā. Tas ir pavisam vienkārši un īsi. Vienot sakot, mums vajadzētu iet tajā virzienā, ka mēs visu vienkāršojam un neuzdodam jautājumus pašsaprotamām lietām. Jā, vēl varētu noteikti pārņemt gan no Lietuvas, gan no Polijas, gan no Portugāles un arī no Spānijas, kur mēs gan projektā nepabijām, bet mums kā ekspertu lokam ir zinām arī Spānijas pieredze, varētu pārņemt šo te sabiedrības solidaritāti. Pirmkārt, ja tu esi senioru 3. paudzes universitātē kā pasniedzējs, kā lektors, nesauc par pasniedzēju, bet sauc par tā saucamo mūža izglītotāju, tas ir prestiži. Mēs varētu pārņemt mēs varētu pārņemt arī šo te praksi par brīvprātīgajiem, kuri iesaistās kā izglītotāji, jo mums ir brīvprātīgo vakums tieši izglītotāju jomā, jo tie, kas ir labi eksperti, piemēram, angļu valoda, digitālās prasmes, viņiem ir maizes darbiņš, un viņi bieži vien nevar atļauties arī ekonomiskās situācijas dēļ nākt un bez maksas kaut ko darīt. Un līdz ar to mēs varētu pārņemt šo fenomenu kā brīvprātīgo iesaiste, un arī būtībā šis valstiskais atbalsts, jo tas ir atzīts kā ekonomiski izdevīgs rīks aktīvas novecošanās jomā, un pašvaldības un valstis atzīst to pilnīgi pat ar speciāliem noteikumiem, tādiem kā, piemēram, Portugālē ir tāds Portugāles ministru padomes 2016. gada lēmums par tīklu, kuram tiek piešķirtas tiesības valstiski attīstīt šīs senioru skolas, un arī pasaka, kas tad ir 3. paudzes universitāte. Vienā definīcijā, viena ļoti parastā teikumā, neuzliekot varbūt tur pārāk daudz dažādas saistības. Tātad būtībā vajag koordinātoru, kas to visu nokoordinē, ievieš, sazvana cilvēkus, piedāvā, kur jums ir iespēja. Jā. Tā varētu teikt. Koordinators mums ir tapšanas stadijā. Koordinators tapšanas stadijā, un tā ir 3. paudzes universitāšu tīkla asociācija. Jā, taisnība. Jā. Bet par brīvprātīgiem lektoriem, kaut kādas labās lietas jau mums Latvijā arī ir bijušas, man liekas. Un pat uzņēmumu virzības, atceros, Latvijas tad bija tas senioru digitālās prasmes, un man liekas, ka viņiem arī diezgan liela atsaucība bija arī no lektoriem tajā laikā, un tur cilvēki tiešām gūt to pirmo pieredzi un teica, ļoti interesanti un motivējoši, iesaistīties, palīdzēt senioriem apgūt tās digitālās prasmes. Droši vien, kad kaut kādi elementi mums jau ir bijuši, ar ko mēs arī varētu palapoties. Jā? Protams, mēs varam palapoties, un vēl kas ir jāatcerās, ka mūsu mērķa grupa ir tāda, kas ļoti pieķerās mūsu lektoriem. Ja ir labs uzturu speciālists, viņi gribēs ar viņu mācīties uz priekšu vēl uz priekšu. Nevienu citu. Ja mums ir superlabs angļu valodas skolotājs, mēs tikai ar mūsu angļu valodas mīļo skolotāju gribam. Un visi, kas ir projekta tipa, tā ir arī tā atšķirība, kas atšķir mūs tagad Latvijā no starptautiskās pieredzes. Mums ir jābūt šai plānotai, organizētai, kā mēs sakam, rutīnas, labā ziņā rutīnas procesam, ka mums ir mācību grafiks, mēs zinām, kad mēs nāksim mācīties, un nav nekāds pārāvums. Pārāvums ir tikai vasaras brīvlaiks. Tā ir tieši tāpat kā augstskolās. Tad, kad mums ir projektu tipa aktivitātes Latvijā, mums ir grūti nodrošināt pēctecību. Projekts beidzās un viss. Jā, projekts beidzās, finansējums beidzas, bet regulāri mācīt un uzlikt uz sliedēm mūsu senioru skolas, ka viņām ir šī iespēja
no pašvaldības puses, finansiāli no valsts puses, tomēr nodrošināt šo te regulāro mācību procesu, kas notiek visur Eiropā un pasaulē. Labi, tad vēl par pasaules pieredzi. Kādas varbūt ir tādas interesantās iniciatīvas, ko citur varbūt īsteno, ko mēs arī varētu pārņemt, varbūt kaut kādas mobilās lekcijas vai dažādu paudžu cilvēku iesaistīšana šajā kustībā? Noteikti nāk prātā, jo kolēģi tad vēl nebija mums pievienojušies. Mēs bijām vizītē Lietuvā, un Lietuvā ir tāda organizācija Senioru pasaule, Senioru pasaules. Viņi organizē katru nedēļu tiešsaistē saslēgšanos, gan mācības, gan dažādi interesanti cilvēki, politiķi tiek aizstāti, kā kafija ar politiķiem tiešsaistē. Bet vienreiz mēnesī viņi organizē fizisku sapulcēšanos kādā no Lietuvas pilsētām, pa visu Lietuvu ceļo šis te. Un 2 reizes gadā viņiem ir tādas senioru balles, tā saucamā senioru pasaules kluba biedriem. Ja? Tas ir ļoti tāds interesants modelis, ko mēs arī varētu padomāt Latvijā, arī nedaudz pieslēgt šo te attālināto, lai mums būtu iekļauti arī tie, kas varbūt nespēja, tāpēc, ka autobusu nenāk uz ķēpeni, nevar atrulēt pie gunta, kas varbūt var pieslēgties tādā veidā. Vēl ko mēs varētu izdarīt, man tāds mēģinājums ir bijis jau arī 19. gadā, un tas ir strādājis, bet tur ir vajadzīgs laba klase, kur mēs palaižam tie, kas var fiziski atnākt klātienē, un tie, kas nevar, ir hibrīdā pieslēgti, un klausās tieši to pašu, ko dara klase. Bet jāatcerās, ka viņi ir pasīvie klausītāji. Mēs strādājam ar klātienes studentiem, bet tie, kas ir pieslēgušies, viņi redz šo procesu. Mēs starp citu esam pilotējuši Jelgavā, un tas ir strādājis. Ja? Tā kā varbūt mēs to varētu Latvijā ieviest. Un, protams, man ļoti patīk Spānijas pieredze, kur ir ne tikai 3. paudze, bet ir 4. paudze un 100-gadnieks, kas izkāpjas caur logu, pa logu, tā saucamā slavenā filma, ja? Kur students jaunietis 65+, atved savu mammīti 90+, mammīte tiek ielaista grupiņā, un te jau jāsaka tā, tiek ielaista grupiņā, kur viņa čubinās kaut ko āda tamborē, kaut kādu instrumentiņu stringšķina, un jaunā meita 65+, jo tas ir mūsdienu standarts, tie ir bijušie 40+, ja? Arī, jā. Un mācās kaut kādas tādas nopietnākas lietas. Man liekas, ka šis ir tāds, ko mums Latvijā arī jāatcerās, ka mēs strādājam ar dažādām vecuma grupām. Varbūt Guntis un arī Ināra var padalīties ar pieredzi, kas ir viņu tā saucamais vecums, ja? Jeb vecuma grupas, nevis vidējais, bet vispār. Bet šis ir tas, kas mums Latvijā sagaida, kur mēs varam mācīties starptautisko pieredzi un atcerēties, ka, piemēram, Portugāla, Spānija dzīvildze ir ilgāka, un tur tiešām ir daudz šo tuvu 100 gadiem. Ja viņus sauc par go, nav vairs vispār ko zaudēt paudzi. Ja? Un viņiem arī gribās, ka viņus kaut kur aizved, jo visdrīzāk viņus aizvedīs tie paši 3. vai 4. paudzes studenti. Un varbūt, ka viņa dzīvildze ir saistīta tieši ar šīm te aktivitātēm. Jā. Bet par to senioru pasauli, jā, Lietuvas iniciatīva izklausās pēc tāda Rotary klubiņa, ja, kur ir slēgta biedru organizācija. Jā, bet viņi tieši nav slēgta, jo viņiem arī saka, ka tādā veidā viņi nosedz visu Lietuvu. Nezinu tagad to skaitli, cik ir senioru pasaulē, bet viņi arī man sadarbības partneri ir tādos mobilitāšu projektos. Un, kaut kur 300-400 kluba biedri viņiem ir tā saucamā kluba biedru gada maksa. Nav nekas traks, var maksāt mazāku naudiņu, lielāku, tad tā ballīte tur ir iekļauta. Ja? Tad arī šī segmentācija. Un varbūt vēl viena lieta, tad solos arī mazāk šai podkāstā runāt. Mums ir jāpadomā, varbūt tomēr mums Latvijā ir jāveido arī modelis, kas ir pasaulē, kad ir šis te līdzmaksājums, kaut vai 5, kaut vai 10 eiro. Ja? Situācija ļoti dažāda. Es pārstāvu viedokli, un to man ir iemiecījuši mani portugāļu un spāņu mentori, ir jābūt nelielam līdzmaksājumam. Viņš ir visur Eiropā, pilnīgi visur. Un pat tie, kas saka, ka mums nav līdzmaksājuma, izrādās, ka, piemēram, Lietuvā vai, piemēram, Polijā ir kastīte, kur ir ziedojums par nodarbību.
Būsim atklāti, tas ir līdzmaksājums. Arī Latvijā mums ir organizācijas, kuras saka, ka tas ir bez maksas, bet kastīte kaut kur tiek novietot un var veikt šo mērķa ziedojumu tieši mācību nodrošināšanai, kas ar likumu tiek atbalstīts, tiek atļauts. Ja? Bet padomāt, kādu tad mēs ejam ceļu, mums ir dažādi spēlētāji. Gunti, ir tavā skoliņā jāmaksā? Ir jāmaksā biedru nauda. Biedru nauda, jā. Biedru nauda mums katram ir eiro mēnesī, tas ir gadā 12 eiro. Un mēs esam definējuši, kad mums visas nodarbības, gan radošās, gan izglītojošās, ir bezmaksas, un tā mums arī tas viss notiek. Mums ir paveicies arī ar to, kad mēs pagājušā gadā uzrakstot, mēs esam sākumā nepateicis pavisam jaunu biedrību, mums ir tikai nedaudz vairāk par 1 gadu. Bet jūs jau esat populāri. Mēs esam populāri, mēs esam ieguvuši jau pēc 2 mēnešu darbības sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kur es pats aizstāvēju šo te vide sanāksmē. Un man apklusināja, teica, pietiek, viss, paldies, mēs visi jau dzirdējām, vairāk nevajag neko. Un mums arī ļoti atbalsta pašvaldība. Mums ir pašvaldība piešķīrusi arī telpas, bezatlīdzības lietošanā nodevusi. Tāpat arī mums nav arī pašvaldība mūs atbrīvojusi no komunālo maksājumu maksāšanas. Tad jums pavisam labi ir. Jā. Labāk nevar būt. Un tas ir iespējams. Ir varam, teiksim, tāds atzinums, ja pašvaldība izvērtē, kad biedrībai nav finanšu līdzekļu, no kā maksāt komunālos, tad es iesaku visām sabiedriskā labuma biedrībām arī vērsties pašvaldībā, lai pašvaldība atbrīvo no komunāla maksājumu maksāšanas. Juridiski tas ir iespējams. Jā, juridiski tas ir iespējams. Un, ko es vēl gribu pateikt, kad mums, un mēs pavisam jauna biedrība, un mēs pagājušā gadā pirmo reizi pavisam zaļi uzrakstījām projektu Sabiedriskās integrācijas fondam Ķeipenes senioru valsts Latvijā, un no 120 iesniegtiem projektiem mūsu tika atbalstīts, un mēs pašlaik viņu realizējam. Paldies Sabiedriskās integrācijas fondam, iesniedzām arī pirmo starpatskaiti, viss tā kā ļoti labi. Bija 2 nelielas korekcijas, tikai, kad vajadzēja tur konta izrakstu garāku par 10 dienām, un viens pievienojies, man bija tīri tehniski, kad viena parakstu lapa bija pievienota 2 reizes, bet tā, kur vajadzēja, nebija nevienreiz. Bet tas ir salabots un viss ir kārtībā. Un, teiksim, mēs šī gada laikā esam izauguši, mēs tad, kad rakstījām projektu, bijām 20, tagad projekta rezultātā mēs esam jau dubultojušies, mēs esam 40 pāri jau. Ļoti labi, un tad nākamais līmenis droši vien ir iet starptautiski ar projektiem, ja? Jā. Tur mēs ar Ievetu varētu kaut kā kooperēties. Jā, noteikti. Un tad mēs varētu arī starptautiski iziet tālāk. Bet iesim tālāk par starptautisko sadarbību, un vai ir bijušas sadarbības tieši ar citām ārvalstu 3. paudzes universitātēm, bet varbūt ne pieredzes apmaiņā, bet es domāju tīri saturiski. Kad ir kaut kādi lektori, piemēram, vai ir kaut kādas mācības kopīgas šādā? Nē, es vienkārši biju aizbraukusi uz Kaunas universitāti. Es tagad atcerējos, es krāju idejas, teiksim, tās zināšanas un tā. Un Kaunas universitātē, piemēram, ir ļoti daudz fakultātes. Veselības fakultāte, juridiskā teoloģijas fakultāte, vēstures, literatūras, kultūras, turisma, angļu valodas, baltās nūjas fakultāte. Tas viss ir senioru. Un tas viss ir 3. paudzes universitāte Kaunā. Jā. Tas ir ļoti plašs. Tas ir ļoti teātra, mūzikas, mākslas, dizaina fakultātes. Ja? Ir akreditācijas pasākumi, un tā kā mēs šobrīd tiešām cenšamies izzināt un stiprināties. Ja viņi var, tā kāpēc mēs nevaram? Ja? Iesāksim ar mazumiņu, un taču tā lieta vajadzētu aiziet tā lietai. Un tad runājot vēl par... Es tomēr gribu to pateikt, tas varbūt nav tik daudz saistīts ar 3. paudzes universitāti, bet es biju pārsteigta, Madeirā mums pasniedzēja teica tādu lietu, ka 15. jūnijas tiek atzīmēts kā pasaules diena pret vardarbību vecāka gada gājuma cilvēkiem.
kas mudina Nacionālo veselības dienestu dalīties ar atbilstošu informāciju par šo jautājumu. Te es gribētu teikt, ka sabiedrībai varbūt vairāk vajadzētu būt izglītotākai, vairāk pievērst uzmanību senioriem, būt tādiem iejūtīgākiem. Es kaut kā sajūtu, ka tās empātijas varbūt nav tik, cik varbūt tā kā sagaidītu. Un vēl vairāk te ir rakstīts tā, ka Nacionālās veselības dienas sociālajos tīklos izplatīs brīdinājumu. Vardarbība pret vecāka gadagājuma cilvēkiem var būt fiziska, psiholoģiska vai finansiāla. Neļaujiet vardarbībai notikt jau apkārtnē, jūsu apkārtnē. Ziņošana palīdz. Un turpat krimināla atbildība varētu būt, ja? Jo, ja cilvēks tiek apvainots, aizskarts, nenovērtēts, ja? Un tas veicina cilvēkā depresiju, kognitīvos, fiziskos traucējumus, ātrāku nokļuvi pansionātos, priekšlaicīgu mirstību. Tas bija tāds liels tāds pārsteigums. Es nezinu, citur jau valstīs, laikam citās nekas tāds nav, jo izrādās 5. vieta no apakšas esot tieši Portugālē par, tā kā te uzsverts, tieši par, trešās paudzes cilvēku labbūtību, ja tā varētu teikt. Jā, tur esot bijis kaut kāds tāds pētījums, mērījumi. Mums jau daudz pētījumu arī nav, varbūt mēs daudz kritērijus nemaz nezinām, kā mēs izskatāmies globālajā fonā vai vismaz Eiropas fonā. Uldi, tu jautāji par to starptautisko pieredzi, vai ir nācies sadarboties. Man ir sadarbība kopš 2017. gada ar asociāciju Rutiš ir Portugālē zināma, ar ministru padomes rezolūciju atzīta organizācija, tāda kā mums tagad Latvijā izveidot trešās paudzes universitāšu asociācija, tā viņiem ir Rutiš. Rutiš ir ļoti sarežģīti portugāļu vārdi, bet tas nozīmē tieši tulkojot trešās paudzes universitāšu asociāciju. Un kas ir ļoti interesanti, viņiem ir šis mandāts, ka viņi valstiski attīsta šo visu, viņi saņem finansējumu no valsts, un viņi attīsta modeli, kā valstī turpmāk attīstīt trešās paudzes universitātes. Rutišā ir tā saucamais menedžments, 5-6 cilvēki tikai uz visu valsti, kurus finansē valsts, un viņi strādā ar valsts mandātu, lai attīstītos no ziemeļiem uz dienvidiem vairāk kā 350 vietā šīs trešās paudzes universitātes. Viņi taisa senioru lielo teātra festivālu, prāta spēles, mūzikas festivālu, deju festivālu. Tas nacionālos pasākums, nacionālos pasākumus, un viņi arī trenē lektorus, viņi trenē tos, kas gribētu izveidot, un sadarbība man ir bijusi tieši Rutiš šo te menedžmenta komandu, jo esmu pie viņiem braukusi mācīties, starp citu viņi un Latviju braukuši mācīties rakstīt projektus pie mums, starptautiskos projektus, un nācies ar viņiem ir arī sadarboties, pārņemot šo te labo praksi. Mēs jau aizsākām arī pirms šī projekta jau pirmos braucienus uz Portugāli, un ļoti, ļoti noderīgi bija redzēt to apjomu, kas notiek. Bet tā doma ir sekojuši, ka mums ir vajadzīgs valstiski viens stiprs spēlētājs, lai palīdzētu veidoties jaunām senioru skolām un veidot valstisku šo sistēmu. Koordinējošais punkts būtībā, kas nacionāla līmeņa pasākums rīko, bet mums ir labas iestrādes. Respektīvi ir cilvēki, ir vēlme un ir arī grupiņa ar cilvēkiem, kas ir gatavi jau to darīt. Maza reklāmas pauzīte. Šogad notiks Latvijā pirmais senioru festivāls 17. septembrī Kuldīgā. Un vietu skaits gan jāsaka ir limitēts, bet būs nedaudz arī brīvā pieteikšanās atvērta. Un būs mums mūsu mentori no Portugāles, no Polijas, no Lietuvas, no Igaunijas. Atbrauks tie cilvēki, kurus mēs satikām projektā vairāk kā gandrīz 2 gadu laikā, un kāps uz skatuves un stāstīs, kā tas ir attīstījies. Un tiešām mums ir no viņiem ko mācīties, bet Latvija ir ļoti labā stāvoklī. Mums ir tāda unikāla priekšrocība. Mēs varam visus tos labumiņus samest vienā katlā, samiksēt un uztaisīt Latvijas pieredzi. Ja, jo tomēr tur viņiem tas zirdziņš jau ir ietrenēts, un viņi jau iet kaut kādā savā virzienā. Jā. Mums nav bijis ne zirdziņš, ne treneris. Mēs paši tagad esam gan zirdziņš sev, gan treneri. Bet, kā saka, ļoti labi mācīties no citu kļūdām. Tieši tā, no citu kļūdām. Mums arī kundze no Lietuvas, kura virza senioru likumu. Jā.
kurš ir, viņš ir izstrādāts, iesniegts Saeimā komisijā, un kurš turpina iet savu ceļu. Līdzīgi arī mums Latvijā ir iesniegts senioru likuma projekts, kuru iesnieguši CZS, ja? Iniciators bija viens no mūsu projekta partneriem. Jā. Vai Zaļā partija, es precīzi nepateikšu, bet likuma projekts ir iesniegts. Un tad jau arī skatīsimies, kā tad mums atbalstīs, jo Saeimas vēlēšanas nav tālu. Nu jā, un seniori tomēr ir aktīvākā vēlētāju daļa. Un tad jau mēs skatīsimies, ko tad mums atbalstīt un ko tad mums neatbalstīt. Jā. Jo šobrīd mums ļoti atbalsta Labklājības ministrija, kas ir viena no vispretīm nākošām ministrijām, turpretī kultūras ministrija un IZM nepārāk. Tur jāskatās arī droši vien par nozarēm, kad, kurai ir... IZM būtu mums jāsadzird. Teoretiski, jā. Ko varētu ierakstīt arī izglītības likumā, kaut vai viņu ar nelielu paturpinājumu kādā pantā, un tas jautājums arī savā ziņā tur tiktu atrisināts. Vai vismaz uzlikt par kaut kādu, varbūt interesi arī no universitātēm sadarboties ar senioru skolām, piemēram, jo universitāšu telpas, jau mēs arī zinām, viņas jau visu laiku nav noslogotas. Tur ir nodarbības un tas. Labi, bet ieskatīsimies nedaudz globālajā jomā, kādi izaicinājumi šobrīd ir aktuāli, kas varētu būt arī Latvijai saistoši no tiem globālajiem jautājumiem, ko mēs šeit Latvijā varētu īstenot. Man nāk viena doma prātā ir par dažādu, jau tagad trešās paudzes universitātēm šī mērķa grupa, trešā paudze, ļoti dažāda. Dažāda ekonomiski, ar prasmēm, un es domāju, ka tas ir viens no virzieniem, kas mums arī ir jāņem vērā, ka varbūt šī pat dalīšana, ka mums ir šīs plūsmas, vai nu tad pa vecumiem, kur tiešām ļoti, ļoti atšķirās vecums, bet tā ir viena no tendencēm, kas notiek startautiski, kur arī kolēģi ir sapratuši, ka mums būs tie, it īpaši tas ir Portugāles koncepts, varbūt kuriem nav tik daudz prasmju, un varbūt šis saturs ir adaptēts viņiem vienkāršāks, un nāk klāt jaunā plūsma, 65 plus no vadošiem amatiem, izcilas valodas prasmes, digitālās prasmes, un viņi grib jau kaut ko vairāk, kā ne tikai, teiksim tā, vienkāršots saturs vai tādas prasmes ar rokām, ko dara, bet tiešām mācīties, kā mācīties. Ja? Un šis ir tāds virziens, kas pasaulē attīstās, kas mums jāņem vērā, ka notiek jau segmentācija, jeb segmentēšanās mērķa grupā, un kādu tad mēs mācību saturu viņiem dodam. Ja? Jo, manuprāt, digitalizācija, teiksim, šīs prasmes ir ļoti nepieciešamas, jo šis projekts, kas šobrīd notiek Latvijā caur Varam ministriju, kur senioru tiek veikts šīs senioru apmācības, tās stundas mēs, kā Ķeipenes senioru skolas biedri, kuriem bija nepieciešams šīs zināšanas, izgāja šo programmu, bet es atzīšu godīgi, šī programma ir virspusēja un viņa ir nepietiekama. Tās ir tikai dažas stundas, un ar to ir viss beidzās, un tur nav šī projekta ietvaros iespēju senioram ilgāk mācīties, ilgāk apgūt un līdz tādam līmenim, lai viņš tiešām to visu būtu sapratis un visu to prastu darīt. Tas ir tikai projekta ietvaros, ir tikai ieskats šī kas ir WhatsApp, kas ir mobile paraksts, kas ir e-paraksts, tas ir vienkārši virspusēji, tev parāda, un viss ar to ir beidzās. Tur nenotiek praktiskas lietas, un viņas tāpēc ir jāturpina, es nezinu, savādākā veidā, un šie seniori ir jāmāca. Jo tik daudz krāpniecības, kā notiek Latvijā. Protams. Un šobrīd arī ir daudz semināri, bet tā kritiskā domāšana viņi ir jātrenē, man liekas, ne tikai reizi gadā, jau ar reizi gadā ir par maz. Bet šeit papildinot Gunti pie digitālām prasmēm, tendence viena, ko tu jautāji, ir arī starppauģu sadarbība trešās paudzes universitātēs, un ka mums nāk tiešām tādi kā jaunieši iekšā, bet viņi kļūst par mentoriem. Viņi nav kā skolotāji, viņi, piemēram, ir digitālo prasmu mentors. Ja?
Tāds modelis arī starp citu ir Portugālē, ne visur, izņēmumu kārtās, tādās progresīvākās senioru universitātēs, ja? Bet pēc būtības nest iekšā starppaudžu sadarbību un tieši ar tā saucamajām digitālajām, ja mēs sakam digitāli pratīgām, digitāli spējīgām paaudzēm, kas ir tā saucamā Z paudze, ja, vai mēs sakam tie 20 plus, ja, jaunieši, un viņi arī ir kā paudze tādi, kas ir gatavi uzņemties un dalīties, jo viņiem šī tā vienlīdzība, ekoloģija un līdztiesība ir ļoti, ļoti svarīga kā paaudzēji. Ja, viņus var arī dabūt iekšā kā mentorus. Varbūt mums arī ir vērts par to padomāt mūsu senioru skolās. To mēs iespējams darīsim asociācijas līmenī, bet veidot tādu kā starppaudžu mentoru programmu, jo arī mūsu senioru skolas studenti var būt kā mentors jaunietim, piemēram, par kaut kādām saimnieciskām prasmēm, nu, tā kā dzīves pieredze. Patiesībā sakot, tu atklāji šobrīd ļoti tādu milzīgu tematu par starppaudžu sadarbību, jo mēs Latvijā, tā šī brīža sistēma, mēs taisam atsevišķi jauniešu centri, mēs taisam atsevišķi organizāciju senioriem, daudz kur ir dienas centri, daudz kur ir skoliņas, ja? Bet kaut kā gribētos, ka šie centri savā starpā kaut ko kopīgu dara. Mēs redzējām tādu piemēru Portugālē, Nazaré pilsētā. Tā ir tā tēma, kas ir vienā no citiem podkāstiem, sociālā inovācija, kur savieno paaudzes. Šajā pusītē ir senioru skola, un šajā pusītē bērndārs. Un viņi satiekās tā kā kafijas pauzītēs, tur ir tādas starppagalmiņš, jā. Protams, arī ņemot vērā tagad daudz dažādas tendences par bērnu drošību, protams, tam visam ir jābūt. Tur ir tāds maziņš tā kā žodziņš pa vidu uztaisīts. Bet tajā brīdī, kad mazie bērni tiek vesti laukā, tad seniori tajā brīdī taisa kafijas pauzīti, un tad pārtai sētā viņi var parunāties, tad tur kāds ir našķus sacepis, kāds kādam zīmējumu ir uztaisījis. Ja? Tas ir tas princips, kas ir nācis no Amerikas, kur vienā galā ir veco ļaužu pansionāts un otrā galā ir bērndārs, tāda sociālā inovācija saucamā. Ja? Jā, kā kur ir organizācija. Citām ir, es zinu, ka Jelgavā arī sadarbojas, un bērnu dārza audzēkņi nāk ar saviem priekšnesumiem uz atvērto durvju dienu un tā tālāk, bet tas atkarīgs tiešām no sadarbības. Jā, varbūt ir vēl kaut kas piebilstams. Jā, mūsu nelielajā biedrībā, es teikšu tā, es laikam piekritīšu Ivetai tiešām, ka ir svarīgi, kāda cilvēka, teiksim, atkarīgs, viņa izglītības līmenis, viņa pieredze, viņa, arī darba pieredze un tā, lai tad tie cilvēki ir vienkops. Un mums kaut kā ir palaimējies, ka tā arī ir. Un pasniedzēja mums ļoti jauka ir, piemēram, angļu valodas pasniedzēja, kurai 70, plus mīnus. Un viņas vīrs man teica, paldies, Ināriņ, ka tu uzaicināji, tagad viņi var iziet no mājas, tagad viņi jūtās vajadzīga, noderīga. Un viņa tāda ļoti inteliģenta, brīnišķīgs cilvēks. Un mums ļoti laba tāda sadarbība, un arī neviena cita angļu valodas pasniedzēja negrib vairs. Ja? Tikai gaida, kad būs atkal Diāna, un kad mēs sāksim atkal mācīties. Un mums tiešām vairāk ir tādu intelektu, tādas lekcijas, ne tik daudz tur zīmēt vai tamborēt, vai tur arī pat nojošana, es kāpēc negribas tur piedāvājiet. Varbūt, jāpadomā un tā kā, tas ir laikam... Gribas, kā mēs sakam, prātu vingrināšana. Jā, prātu vingrināšana. Prātu vingrināšana. Jā, paldies. Un noslēdzot, gribas apskatīt arī varbūt to mazliet globālo, vismaz Eiropas līmeni, kas ir tā viena vai varbūt divas lietas, ko jūs redzētu, ka mums vajadzētu pēc iespējas drīzāk pārņemt to praksi no Eiropas un pārcelt viņu uz Latviju. Kaut kāda metode vai sistēma. Mēs Ivet ieskicēja diezgan pamatīgi tās pieredzes, ko mums Latvijā arī vajadzētu pārcelt, bet varbūt ir kaut kas specifisks, ko jūs gribētu pārcelt. Es, piemēram, ļoti gribētu, ka izglītības ministrija
Arī varbūt labklājības ministrija, bet vairāk tomēr man tas liekas uz izglītības ministriju attiektos, ka viņu paņemtu paspārnē trešās paudzes universitātes, tad mēs justos droši, tad mēs justu, tiešām, kad nauda seko studentam, arī mūsu paudzes studentam, kurš mācās, tad nebūtu jāizdomā, kur kādā veidā tagad meklēt finansējumu, un tas ir liels pluss. Jo daudzās valstīs tiešām pašvaldība, valsts, ministrijas līmenī tas viss notiek, bet mums Latvijā mēs vēl tikai ejam un lūdzam un gaidam un atbalstu. Un tā kā tas ir tas, ko es ļoti gribētu, lai mūs saklausa. Lieliski, paldies! Jā, katrā pagastā ir tāpat skolas, ir skolotāji, kuri var veikt šīs darbības, izglītot seniorus, teiksim, tās pašas digitālās prasmes, kaut vai to angļu valodu, vai skolotāji ir uz vietām un atliek vienkārši tikai mācīties. Un vēl piefinansēt. Tāds sīkums. Tāds sīkums kā samaksiņa vēl, jā. Un es vēl gribu piebilst, ka senioru skolas ir nevis resursu patērētāji, bet resursu radītāji. Sniedz sociālās savienotības pakalpojumus, sniedz fiziskās veselības uzturēšanas pakalpojumus, sniedz mentālās veselības uzturēšanas pakalpojumus, nodrošina starppauģu saikni, ļauj izmantot senioru laiku, zināšanas un prasmes sabiedrisku projektu realizācijā. Brīnišķīgi. Es ļoti ceru, ka šo tekstu dzirdēja mūsu lēmumu pieņēmēji un liks aiz auss, ka tas tiešām tā arī ir. Un tas tiešām tā arī ir. To ir jau, man liekas, praksē jau esam pierādījuši. Iveta. Jā, noteikti es arī noslēgumā teikšu, ka mums ir ļoti svarīgi valstiski nostiprināt, atzīt, kā mēs jau esam iepriekšējos podkastos arī teikuši, valstiski atzīt šo te fenomenu, trešās paudzes universitātes, un tad beidzot izlemt, kurā no jomām tas krīt, vai nu labklājībā vai izglītībā. Mēs zinām, ka, piemēram, Portugālē tā ir labklājības joma, es saku piemēram, kā vienu no piemēriem. Un mums pat nav svarīgi, kurā jomā, mums ir svarīgi, ka mums ir tā saucamais viens sarunu partneris, viena nozaru ministrija, ar kuru pēc tam tālāk mēs arī varam strādāt un veidot pat modelēt tādas kā atbalsta programmas. Un noteikti arī gribētos, ka mums ir šie trakie koordinatori, vēl nesot finansējumam, kas saka, mēs gribam arī senioru skoliņu savā pagastā, savā novadā, kā teica Ināriņa, mēs varam sākt ar 5 cilvēkiem. Portugālē sāka Luisa Žakoba 2005. gadā ar 5 cilvēkiem, un tagad tie ir vairāk kā 70,000 studentu, vairāk kā 350 senioru universitātēs. Fenomens, kas izauga, tas prasīja, tuvu 20 gadi, bet tas viss attīstījās. Mēs gribētu arī, ka rodās šie pirms vēl ir šis valstiskais finansējums, tā saucamie trakie, kuri ir gatavi pamēģināt, un mēs viņiem varam palīdzēt uzbūvēt tādā minimālā dzīvotspējīgā versijā ar tādiem ļoti taupīgiem resursiņiem, kaut vai vienreiz nedēļā, lai stundiņa notiek pie viņiem arī viņu novadā, viņu pagastā. Lieliski. Un vēl es gribu piebilst, ka tam jābūt patstāvīgam finansējumam. Tas nevar būt ar projektu. Jā. Tam ir jābūt senioru skolām finansējums nepieciešams ir katru dienu. Un tas nevar, kā es teicu, būt ar projektiem. Un līdz ar to projektiem ir sākuma un beigu datums. Un kad beidzās projekts, tad mums viss ir apstājās. Jāturpinās visu laiku un bez teiksim, tur termiņiem. Bez termiņiem un noilgumiem. Jā. Es teikšu lielu paldies jums par redzējumu, par viedokli, par idejām, un es ļoti ceru, ka šīs idejas tiks sadzirdītas, saklausītas un dzirdētas, un tiks arī īstenotas, un ka Latvijā trešās paudzes universitāte velsies kā liela sniega bumba, un mēs kādā brīdī arī varēsim apkopot statistikas datus un teikt, ka mums ir 10,000 studentu, kas mācās. Un lai veiksmes darbos, paldies ka klausījāties!